Labdien! Šodienas fons spilgti sarkans. Runāsim par New Balance. Pavisam īsi par vēsturi. Kompānija ar senu vēsturi, dibināta 1908. gadā. Kompānijas dibinātājs Viljams Railijs, britu emigrants un kompānijas dibināšanas vieta Bostona, ASV. Interesants stāsts par pašu nosaukumu, kādēļ New Balance. Leģenda vai pat patiesība ir tāda, ka Mr. Railija pagalms Bostonā bija paliels un viņam pagalmā ganījās vistas. Un kādu dienu sēžot pagalmā un vērojot vistām šo te 3 pirkstu kāju kustību, viņam ienāca prātā doma, ka šo te principu varētu mēģināt iedzīvināt apavu pēdiņās, jo New Balance savos pirmsākumos nodarbojās tikai ar ortopēdisko pēdiņu izgatavošanu un papēžu ielikņiem apavos. Attiecīgi no turienes arī šis nosaukums jaunais balans vai New Balance. Līdz pat 60. gadiem kompānija nodarbojās tikai ar šīm iekšpēdām, un 56. gadā tiek izgatavots pirmais skriešanas apavs. Kā nākošais atslēgas punkts vēsturē varētu būt 72. gads, kad Deivisa ģimene iegādājās uzņēmumu, un vēl līdz mūsdienām šis uzņēmums ir šīs ģimenes īpašums. Attiecīgi daudz apavu, kas bieži mums rada nelielas galvas sāpes, jo cilvēki diezgan putrojās starp New Balance skriešanas apaviem, ikdienas apaviem, jo vizuāli viņi ir diezgan līdzīgi, jo tas lielais treknais N-burts ir arī tas, kas nedaudz saputro cilvēkiem prātu. Šodien runāsim par skriešanas apaviem. Līdz ar to atkal mēģināsim sakārtot šos te skriešanas apavus zināmā kārtībā, lai jums būtu vieglāk saprast, kuri ir paredzēti tādai skriešanai, kuri tādai skriešanai un tā tālāk. Iesim pie mūsu sienas un mēģināsim to sadarīt tā, lai jums būtu vieglāk saprast. Lai sāktu veidot mūsu iedomāto New Balance skriešanas apavu sienu, mums atkal ir nepieciešams viens centrālais apavs, ap kuru tad mēs veidosim šo te struktūru. Un New Balanceam pilnīgi noteikti kā viņu centrālo apavu skriešanā mēs liksim 880 V15 modeli. 880 šī apava nosaukums, V15 savukārt nozīmē, tad, kura paudze ir šim apavam, tad 15. gadiņš. Šo apavu liksim šeit centrā, 880 V15. Tātad tas būtu tas skriešanas apavs. Ja mēs pirktu tikai vienu skriešanas kurpi no New Balance, ar kuru mēs gribētu izskriet visdaudzveidīgākos treniņu veidus, tad tas būtu šis te modelis. Luksus apavs no New Balance 1080 V14. Kaut kādā ziņā līdzīgs kā šis modelis, bet iedomājamies, ka tā kā luksus mašīnā, kad mums ir labāki krēsli, labāki stūri, labāka mūzikas apskaņošana, līdzīgi šeit. Šī apavā New Balance ieliek visu to labāko, kas ir viņu apavu tehnoloģijās. Viņu tātad liksim šeit virs 880, attiecīgi nedaudz dārgāks, bet viņš tātad būs šī kategorijā. Tie, kam ļoti patīk skriet lielajos Max Cushion apavos ar lielām zolēm, mīkstām putām, arī staigātājiem, tie, kam patīk staigāt daudz garas pastaigas ērtos skriešanas apavos, šis te lielais zvērs, More V6 no New Balance, to liksim tātad virs šī te. Mums veidojās tāda struktūra. Un savukārt tie, kam skriešana vēl nav galvenā sirdslieta vai aizraušanās, bet vēlās vienkārši uzskriet reizi nedēļā, aiziet uz sporta zāli vai vienkārši vēlās ērtu skriešanas apavu ikdienas pastaigām, Evožu modelis no New Balance. Teiksim tā, liksim viņu tādā budžeta grupā, cena ir krietni zemāka, bet ļoti labas kvalitātes vai pat augstas kvalitātes skriešanas sporta apavus. To noliksim šeit. Kas ir svarīgi, kas būtu jāzina par šiem 4 apaviem? Visas šīs 4 botiņas ir izveidotas no putu materiāla, ko New Balance sauc par fresh foam. Un fresh foam puta gandrīz vienmēr New Balanceā tiek izmantot treniņa apavos. Attiecīgi doma tāda, ka ar šiem apaviem mēs vairāk trenējamies. Tātad apjoms, mierīga skriešana un vispārīgie skriešanas treniņi. Otrajā rindā mēs liksim apavus, kuru putas materiāls saucās Fuel Cell. Un Fuel Cell puta savukārt New Balanceam vienmēr tiek iestrādāta apavos, kas paredzēta tempam, sacensībām, dinamikai un tā tālāk. Kāda atšķirība? Šī puta ir nedaudz vieglāka, viņa ir nedaudz atspērīgāka, bouncīgāka, bet jāsaprot, ka nedaudz īsāks būs arī šis resurs. Karbona plāksnes New Balance apavos tiek iestrādāts lielākoties tikai Fuel Cell putas apavos. Šeit pašā augšā pretī Moram mēs noliksim Supercomp Trainer modeli.
Tātad apaus ar karbona plāksni, ar fuel cell putu. Ļoti lieliski darbosies mierīgos treniņos, vidējos treniņos vai tiem skrējējiem, kas sacensībās neskrien ļoti ātrā tempā, izcils arī sacensībās. Kā otro šī sienā zem Supercomp treneri liksim viņu galveno sacensību apavu Supercomp Elite. Tātad maratonu skrējējiem, pusmaratonu skrējējiem, tie, kas skrien arī 10 un 5 km distances, ļoti lieliski kā sacensība kurpe, intervāla treniņiem vai ātruma darbiem. Tātad šobrīd New Balance ātrākais garo distanču sacensību apaus. Supercomp Pacer, arī fuel cell puta, karbona plāksne, 5 km, 10 km sacensībām, stadionu sesijām, tie, kam patīk paskriet īsos, ātros intervālus treniņos. Tehniski visātrākā New Balance kurpe. Varbūt jābūt uzmanīgiem tiem, kas gribētu ar tādu skriet pusmaratonus, maratonus. Tātad vairāk 5, 10 un īsās ātrās sesijas. Un viena no pagājušā gada un arī šī gada karstākajām kurpēm Rebel V5 no New Balance. Lielisks daily treneris, var izmantot visu veidu treniņiem. Gribat skriet mierīgi, ātrāk, amatieriem, tiem, kas neskrien, teiksim, piedestāla līmenī, lieliski arī kā sacensība kurpe. Lieliski izskatās fuel cell puta, šeit nav karbona plāksnes, attiecīgi viņa būs krietni atsaucīgāk arī uz lēnākiem tempiem. Un budžeta kategorijā, ja tā var teikt, arī viena no, manuprāt, šajā kategorijā cenu kvalitāte, viens no labākajiem apaviem, tas ir Propels. Arī fuel cell puta, šeit ir plāksne, bet tā nebūs no karbona šķiedras, bet no plastikāta. Tad attiecīgi šai kurpītei tā dinamika ir nedaudz stingrāka kā Rebelam. Ļoti lieliski var izmantot visi tie, kas darbojās stadionā vai vienkārši kā klasisku skriešanas treniņu kurpe. Šeit mums izveidojās blakus tāda rinda, kas pretēji šeit visi apavi bija no fresh foam putas, un šeit visi apavi savukārt no fuel cell putas. Tas New Balance apavs iedala tādās divās pamatkategorijās. Viena veida puta un otra veida puta. New Balanceam tāpat kā pārējiem skriešanas apavu ražotājiem ir arī atbalsta apavi. Tātad tie, kas zina, ka viņiem ir vajadzīga šī papildus stabilitāte, tur būs divi apavi. Centrālais apavs Vongo, tātad stabilitātei, un 860. sērijas apavs no New Balance. Nedaudz lētāks, bet nekādā ziņā sliktāks. Viņus velkot kājās, vienmēr ir jāsaprot, kas jūsu pēdai patiks labāk. Vai tas būs Vongo, vai tas būs 860. Vēl viena interesanta nianse, kas ir New Balance apaviem, tad šie apavu nosaukumi, kas bāzēti uz cipariem. Tur ir tāda interesanta lieta, ja apava tas nosaukuma cipari sastāv no astotniekiem, tad šis apavs parasti ir neitrāls, un ja tur parādās sešinieks ciparā, tad tas vienmēr būs apavs ar papildus stabilitāti un ar atbalstu. Vēl divi apavi, kurus, protams, gribam pieminēt, tie gan nebūs vajadzīgi katram skrējējiem, bet tās ir naglenes, tātad mazajiem vieglatlētiem, lielajiem vieglatlētiem. Mums šobrīd ir divu veidu naglenītes, tātad MD500, tātad vidējo distanču, es teiktu, no 400 un uz augšu tāda MD500 naglenīte. Tā būs visiem tiem, kas sāk trenēties vieglatlētikā, kā pamat treniņu naglene. Un otra naglenīte ir Supercomp Elite, vai, teiksim tā, sacensību nagleni gan elites atlētiem, gan tie, kam jau ir svarīgs rezultāts, jau ar karbonu šķiedru, ar fuel cell putu. Šīs te tad paredzētas, protams, tiem, kas darbojās stadionā un kam vieglatlētika jau ir kā sporta veids. Tāda apmēram tad izskatās šī te New Balance cietā seguma asfalta stadionu apavu kategorijas, apavu izkārtojums. Ceru, ka tas jums palīdzēs labāk saprast, kāds apavs jums labāk noderēs un kurš savukārt nē. Ar New Balance meža apaviem vai trail skriešanas apaviem viss būs nedaudz vienkāršāk, jo mums ir 4 šie apavi. Protams, kā centrālais viņu apavs šobrīd un viens no labākajiem trail skriešanas apaviem Hero 9. versija. Fresh foam putas materiāls, ļoti labi vibram zolīti, lielisks vidējiem, garajiem trailiem, lieliski darbojās arī pastaigās, garākos pārgājienos. Viena no, manuprāt, šobrīd ērtākajām trail skriešanas kurpēm. Zem viņas liksim jaunu apavu no New Balance Garo, fresh foam puta. Nedaudz stingrāks savā uzbūvē,
budžetīgāks, attiecīgi ļoti labs pārgājieniem, nojotājiem vai tiem, kas negrib, teiksim tā, tērēties un grib kādu budžetīgāku apavu, bet ļoti laba kvalitāte, cena pret kvalitāte ļoti laba šim apavam. Jā, un arī frešo un putiņu, tad viņu liksim šeit zem Hero. 2 skriešanas apavi ar fuel cell putu, attiecīgi līdzīgi kā asfalta apaviem fuel cell puti nozīmē uzreiz ātrumu, dinamiku, tempu, skaitļus un jā. Ātrākā New Balance kurpe sacensībām, vai tie, kam patīk pa mežu skriet krietni žiglāk, jautrāk, agresīvāk. SC Trail, fuel cell puti, karbona plāksne, ļoti viegls, ļoti komfortabls un ātrs apavs. To liksim šeit. Un savukārt Venom modelis arī fuel cell puti. Nenormāli viegli kurpīt, sajūtas kājās tāda kā čībiņas sajūta, lieliski skries arī pa cietāku segumu, krietni lētāks par šo modeli, tāpēc, ka šeit nav karbona plāksnes, bet arī, kā jau teicu pirms tam, tikko mēs redzam, ka tā ir fuel cell puta apavs, tātad vairāk paredzēts ātrumam, tempam un dinamikai. To liksim šeit zem SC Trail apavu. Attiecīgi, 4 trail skriešanas apavi, šie 2 nosacīti lēnākai skriešanai, šie 2 ātrākai. Bet, lai saprastu, kurš jums patiks vislabāk mežos, vienmēr vajag piemērīties, uzvilkt un saprast, kas jums uz jūsu kājas liksies feināk un kas ne. Visiem skriet, tiekamies takās!